Pārtikas nozares potenciāls ir eksportā, atzina nozares eksperti ziņu aģentūras Leta rīkotajā pārtikas nozares fórumā, kurā visas dienas garumā nozares eksperti, valsts ierēģi un uzņēmēji diskutēja par nozarei aktuāliem jautājumiem. Nozarei kopumā un katram uzņēmumam atsevišķi tomēr ir jāpiedomā ilgtermiņā par savu konkurētspēju gan šeit vietējā tirgu, gan arī globālajā tirgu, jo procesi globālajos tirgos un īpaši cenu attīstības tendences ļoti ietekmē mūsu uzņēmumus un to stabilitāti. Šogad pārtikas ražotājiem būtiskākais panākums ir nozares stabilizēšanās, panākot izcilus sasniegumus lielākajās eksporta preču grupās. Gada laikā lauksaimniecības preču un pārtikas eksports audzis par 15,3%. Viena no iespējām veiksmīgi turpināt attīstību būtu uzņēmuma apvienošanās eksporta tirgu iekarošanai, uzskata eksperti. Mums vairāk cilvēku nepaliek, pirktspēja neauga dramatiski labi, ļoti augsti, tāpēc paliek šī vienīgā iespēja palielināt savu realizāciju ar pievienoto vērtību uz eksportu. Būtu iekšējā tirgu savukārt ir piedāvājums noteikti inovācijas un efektivitātes celšana. Uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanai pieejams arī valsts atbalsts. Hipotēku banka ir gatava finansēt pārtikas nozares uzņēmumus, kas vēlas veikt investīcijas un mērķtiecīgi iet pa attīstības ceļu. Tas, ko mēs kā Hipotēku banka varam piedāvāt šai nozarei, ir valsts atbalsta programma ietvaros aizdevumi. Mums ir divas grupas aizdevumi. Faktiski ir ļoti labi aizdevumi biznesa uzsācējiem, tādam nosacīti mazākām ražotnēm kā mājaražotājiem. Tā ir starta programma, kur varam līdz 60 000 latu projektus nofinansēt, praktiski sākot no darbību no nulles. Tāpat mums ir valsts atbalsta programmās kā konkurētspējas aizdevumi un izaugsmes aizdevumi, kuros tad mēs varam veiksmīgi finansēt gan modernizācijas projektus, gan jaunu produktu apgūšanas projektus, kurus tad arī varam uzņēmējiem piedāvāt. Latvijas pārtikas tirgus, kas ietver ražošanu un distribūciju Latvijā, kā arī importu un eksportu, ir viens no lielākajiem tirgiem, kurā iesaistīta liela daļa Latvijas uzņēmumu. No tā atkarīgs ik viens Latvijas iedzīvotājs. Pārtikas nozares fórumu noris atbalstīja Hipotēku banka.